Labrīt! Strādnieki sāk darbu, celtniecība sākās 6. 6 sāk... Beidzās cikos 10, 11. Beidzās ap 11. Sākās 6 no rīta. Šitie visi autobusi, kas tur stāv, ar tiem ir atbraukuši strādnieki, tie vakarā tur nebija. Un viss tā tehnika, kas kustās jā, no 6, tas ir kaut kāds ārprāt. Tikai šitā strādājot var uzcelt Dubai. Pārsvarā tie ir viesstrādnieki no Indijas, no Āfrikas valstīm, no Šrilankas arī. Tie visi būvē Dubai. Nu diez vai viņiem ir ļoti liela alga šeit strādājot. Tā, nu šitie 2 bracmaņi tur jau sen jau sēž. Tie laikam drīz brauks apakaļ uz mājām. Nu, īstenībā traktu uzbūvē viesnīcu skaistā vietā un tev piebūvē priekšā augstāks ēkas. Jā, tā kā pa šito viesnīcu jau arī atsauksmēs bija, kad bookingā viņiem galvenajā lapā ir nofočēts baseins, no baseina skats uz Burž Khalifa augstāko torni. Tagad tur ir piecelt priekšā māja un to visu vairs nevar redzēt. Jā, un bildi nav nomainījusi bookingā. Mums šefpabāra sveiciens, speciāls ēdiens. Mēs vēl nezinām, kas tas ir. Esot jāiet šitā. Nu, ne tā gluži, bet no šitā. As. Garšīgi īstenībā. Ļoti labi. Man arī būs jānogaršo. Mēs braucam uz baseinu, kas ir uz jumta. Nu, redzam, kas tur notiek. Nu ko, esam uz viesnīcas jumta. Šitā te izskatās no augšas. Un tur tālāk ir Dubai. Un baseins. Un saulīte. Labdien! Vai tu nāks pievienoties? Nē, man palika augsts. Ej, nu ej. Jā. Tad jālēn ūdenī, ūdens ir silts. Jā, bet vējš baigies. Nu ko? Esam pēduši, izvaļājušies pa baseinu, bišķiņ pasauļojušies. Tagad mēs dodamies uz un braucam uz nākotnes muzeju. Vēl kas noteikti izmantojot viesnīcās turista gida pakalpojumus, jo tur noteikti nebūs dārgāk. Mēs tagad meklējām biļetes par nākotnes muzeju internetā. Tur bija rādīts, ka šajā nedēļā nav pieejams tikai ļoti dārgās, par 400. Jā, var sakot, ir izpirkts, ir tikai VIP biļetes palikušas, bet aizgājām pie mūsu turoperatoriņa viesnīcā un tas mums dabūja biļetes pa lēto. Nu, par tādu pašu cenu, kā būtu dabūts nedēļas priekš. Jā. Tā mēs izējām pie nākotnes muzeja. Mūsu sudraba katliņa. Nu, tur gandrīz netika. Nu, pēc gaitiņiem jau var spriest, ka mēs ejam uz nākotnes muzeju.
tur mēs iesim iekšā. Tur mēs esam nopirkuši biļetes. Dzīves atjaunošanas, civilizācija evolūcijas un cilvēks attīstības noslēpums ir vienkārši inovācija. Nākošais, ko saka šeiks, ka nākotne pieder tiem, kas var iedomāties, izstrādāt un izpildīt. Tas nav kaut kas, ko jūs gaidāt, bet gan radāt. Un pēdējais, ko viņš ir teicis, mēs varam nedzīvot simtiem gadu, bet mūsu radošuma produkti atstāja mantojumu ilgi pēc tam, kad esam aizgājuši. Dīvaini sajūta, liekas, ka viņš ir dzīvs. Tā kā suns. Viņš man te sēdi cik. Šitādi mājās vajadzētu. Nebūtu jābaro, uzlādē tikai. $23 stāvi muzejam. No ārpus tā ola izskatījās mazāk. Vieta, kur var nonākt nākotnē, 2075. gads. 2071. gads ir tuvāk nekā Tavs nākošās brīvdienas. Nekā mūsu nākošās brīvdienas. Sākums labs jau. Mēs vēl iegājuši neesam normāli. So that we can go buy adults later to put it. Jā, lidosim uz 2071. gadu. On Space Shuttle, we are heading to OSS Hope. Our flight time is 4 minutes and 30 seconds. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. I'd like to welcome you all aboard today's space flight to OSS Hope. It's a beautiful day, so we're expecting a spectacular journey. Please prepare for launch in just a few moments.
kaut kur staigājam par kaut ko mīkstu. Tā kā pa smiltīm. Tik daudz dzīvnieku sugas ir uz pasaules. Kas šī pa suga? O, šitā ir. Tu sev neredz kādā mēģinē iekšā? Šī arī pusē, nē. Interaktīvās tāpeles, galda interaktīvai. Kaut kas vibrē, tagad gaisa strūkla nāk uz rokām. Nu tad jau noteikti arī nāk tā strūkla uz rokām. Jā. Baigā vibrācija nāk. Iekšķi vibrē. Relaksēšanās zona. Un tulīt daigi tiks ietērta tērpā. Jā. Tagad, kas tev jādara? Aplāja. Tā bija tu? Vai kosmonauti izskatā būt šitādi? Tiešām tik gara? Jā, tagad piemērīju savu jauno kostīmu, ejam tālāk uz nākošo liftu. Kas te būs tagad? Labdien, kā tev iet? I'm afraid I don't know the answer to that question. Maybe one of my human colleagues can help you with that. Bonjour. Hello, human. Salam alaikum. Welcome to the Museum of the Future. What I have here? Drusku nesaprašanā izskatās. Unfortunately not. At the moment, I am only programmed to speak English, but I know a few words in Arabic. مرحبا. أنا اسمي أميكا. I hope to see you soon. Enjoy the Museum of the Future. Nākotnes ritenis būs šitāds. Un, protams, arī Volkswagens. Mēs ar šitādu busiņu drīz brauksim. Nu, jānomaina, jā. Kas tas tāds? Tas ir, kas brauc ar kaut kādu gāzi.
izlaid mūs ārā no kosmosa kuģa un pateica, vienīgi uz leju var iet. Tagad mēs ejam uz leju pa trepēm. Nu, pilnīgi nebrīnos, ja tā arī tad drīz izskatīsies. So, welcome everyone to the Forest Running Bikes. You may also proceed this week. This ring will get over soon now, in just a couple of minutes. Then we'll discuss what we see here in this tree. Tā mums ir iespēja iziet uz terases. Terasa atrodas šādā dīvainā vietā. Tā, nu mēs redzam, no kā tā buņģa ir uztaisīta. Nerūsēšot tēraudu. Mēs uztaisam bildīt kopā. Jā. Diezgan, ja te līst lietas, kā te notiek. Nu, pat cik šeit lietas nelīst, tad tāda būda te varētu turēties. Pie mums tāda diez vai stāvēt tas loks zem ūdens. Nu, varbūt arī stāvēt, ja kārtīgi ielīmēt. Viņš izskatās arī ielīmēts. Atgriežamies Dubē Malu lielveikalā un mēģināsim vēlreiz iekarot Kalifa torni. Uzzinājām, ka drīz būs strūklaku šovs, nolēmām pasēdēt un pagaidīt. Apmēram stundu bija apgaida, līdz iestāsies tumsu. Ja nemaldos 6 sākās strūklaku šovs. Slavenais tornis. 850 metru augsts. Pa 100 eiro var uzbraukt mēram līdz šitai vietai. Tas tiešām ir šedevrs. Arhitektūras brīnums. Tāpat kā viss šitā valstī. Jā, šī tiešām ir zeme, kur satiekās dažādas nacionalitātes. Var pavērot, sēžot, cik interesanti, atšķirīgi ir cilvēki. Gan ģērbšanās stils, gan augums, ādas krāsa. Liekas, ka nekur pasaulē nav tāda vieta, kur būtu tik daudz dažādas tautības vienā vietā. Virs ūdens parādījās sprausls. Pirmīt viņas bija zem ūdens. Viņas lēnām izbīdījās un izkārtojās. Tad jau drīz šovs sāksies.
cilvēku pūļi. Mūsēji ir Katrā gadījumā nezinu, kā mēs vēl tiksim uz metro. Vēl pasiet, viss durvis ir nosprūduši. Viss gāžās uz molu. Bijām noguruši un sapratām, ka vairs nevēlamies braukt Kalifas tornī. Plus vēl nojautām, kad līdz mājām tikt vēl nebūs nemaz tik viegli. Redzot šos ļaužu masas, kas virzās metro virzienā, sapratām, ka tas būs vēl viens pārbaudījums. Tā, nu ko, pulkstens ir bez 15:07. Mēs esam nosprūduši metro stacijā. Redzēs, cikos mēs tiksim ārā. Pastīsimies, kā cilvēki kāp ārā. Cik vispār var iekāpt? Nu, cik te iekāps? Ne, cik. Your attention, please. The train now arriving at platform 1 is not. Tāds sastrēgums, ka pilnīgi netiek vilciens stacijā iekšā. Cilvēki stāva, ne? Tā, nu kas tad tagad būs? Nu, teip. Nu, vo, dabījām izbaudīt 4 miljoni iedzīvotāju liela pilsēta. Es nevaru iedomāties, ja tas ir jābaud katru dienu, vienkārši čau. Jā, knapi tikām iekšā vagonā, vagons piebāzts līdz augšai. Nu, tā jau būs brīvāk. Nu, koš tad te jau vispār tukšs salīdzinot. Nu, ot, 7:20 un mēs esam pie viesnīcas. Kaut kā mums paveicās, ka atsūtīja tukšu. Jā, ja nebūtu tukšais vagons, tad man liekas, ka mēs vēl tukši stāvētu. Jā, viņi papildus vilcienu atsūtīja un viss tas sastrēgums iekāpa vienā vilcienā. Un tagad mēs esam atpakaļ pie mūsu viesnīciņas. Mēs esam atkal vakariņās. Esam izvadījušies. Pusdienas nav bijušas, redz. Un atnācām 7:30 un te vienkārši viss liekas, kad iet uz beigām. Te jau virtuve vācās nost, te jau mazgā reku grībi jau. Izskatās, ka visi nāk, tikko sākās vakariņas. Vakariņas sākās 6:30, tas ir 2 stundas apakaļ. Nu, tad vispār tagad ir zāles tukšas. Nu ko, tā pa mūsu pirmspēdējo vakaru. Jā, alus jau te nav.